rezidentūru spiest pogu. Pogu nedeg. Šīs ir nospied pogu, vai atrod mīlestību. Divi svešinieki sēdēs pie šī galda, runāsies savā starpā, uzdos jautājumus, un tajā brīdī, kad gaismas iedegsies baltas, viņi varēs pieņemt savu lēmumu, spiest pogu vai nē. Ja pogu nospiest, gaismas iedegsies sarkans, un cilvēks, uz ko nospied pogu, izstāsies. Ja pāris runājoties iztur 3 minūtes, gaismas iedegās zaļi, un viņi abi saņem īpašu balvu. Wow! 3, 2, 1. Garlaicība? Ne šeit! Fēniks tagad arī online! Sveiks! Čau! Čau! Kā tev sauc? Mani sauc Dominiks. Mani sauc Barbara. Ļoti patīkami. Jā, prieks. Nu, ar ko tu nodarbojies? Es, principā, neko. Nu, šobrīd. Ok. Ar ko tu esi nodarbojies? Bet ko tu domā ar to? Nu, ko tu dari ikdienā? Es strādāju. Par ko? Es esmu pavārs. Skaidrs. Cik tev gadi? Man, kā tu domā, cik man ir gadi? Kādi 20 varbūt? Nu, gan rīz. Cik? Un cik precīzi tev ir? 21. Labi. Nu, man ir 18. Oh. Tu šodien tā visa melnājas apģērbusies, tev ir kaut kādas bēres? Nē. Ne? Vienkārši patīk melnā krāsa? Tu arī esi tumši apģērbies. Nu, nē, bet man ir tā kā... Man nav melnas bikses. Ok. Jā, man patīk melna krāsa apģērbā tieši. Somaniks mums pateica pirms filmēšanas, ka viņš ir Heartbreak lookalikes. Jā, tu zini, kas ir Heartbreaks? Diemžēl. Diemžēl, jā? Jā, diemžēl. Nu, un ko teiks, es esmu līdzīgs uz viņu? Nē. Nē, vispār. Nē. Es teiktu, ka nē. Tev liekas, ka es esmu kādam līdzīgi varbūt? Tu esi līdzīga... Nē, nekam neesi līdzīga. Ok. Tu esi viena tāda kopumā. Nevienu cilvēku neredzēju, kas ir līdzīgs tev. Nu, tas jau labi. Nu, jā, Kurš tas pirmā? Jā. Jā. Varbūt es esmu kādam līdzīgs, ne Heartbreakam. Nē. Ne, vispār. Nē. Cik zinu, nē. Ko tev vēl pateiks? Nu, uzdod man kaut ko. Interesants fakts par Barbaru. Viņas dealbreaker attiecībās ir, ka Džeks ir bez ambīcijām un nākotnes plāniem. Jā. Nu, tad tas pilnībā deru. Tas bija dealbreakers. Jā, pareizi, tu vari spiest pogu. Pogu nedeg. Tu vēl iesprūdi ar mani šeit uz minūti. Jā. Atvaino. Čau. Čau. Ralts. Barbara. Prieks iepazīties. Prieks iepazīties. Cik tev ir gadi? 21. Cik tev? 18. 18. Okay. Pasaki 3 lietas, kas tev raksturo tevi. 3 lietas, kas raksturo mani, ir es esmu māksliniece. Es esmu cilvēks, kas radoši darbojas. Es vēl arī mācos skolā apģērba dizainu. Un man ir augstas ambīcijas, un es aktīvi strādāju savai nākotnē. Kāpēc nospied pogu? Jā. Es nospiedu pogu, tāpēc, ka tu man jau no pirmā skatiena īsti nepiesaisti. Ok. Atvaino. Čau. Eģis. Kā? Eģis. Barbara. Ar saukt man Sprūderi. Par sprūdeni? Sprūdi. Sprūdzi. Tas mans uzvārds un steidžnieks. Skaidrs. Ko tu aizsūtīji tos stacīt ātri? Tas bija ātri? Tas bija ātri. Tas čoks tikko iznāca. Nu, ko darīja, ka nepiesaisti? Nepiesaistīja? Nē. Es tev piesaistīju. Parunāsim. Nu, Ar ko tu nodarbojies? es visu kaut ko, es taisu muzonu. Kādu repu? Jā, Jā. tas, kas tev patīk. Tev patīk reps? Oh, come on, bro!
Par ko? Nē. Tāpēc, ka Cik es tev repoju? gadi? Cik tev ir gadi? 29. Nu, man ir 18. Jā. Nu. Atvaino. Tu nespēsi pogu uz viņu. Nu, ja es uzzinātu vecumu, tad varu... Es nepaspēju vēl pateikt. Bet es jau varēju, atvainoju, vienkārši pēc tavas sejas jau var redzēt, ka mums vecums vienkārši nav adekvāti tā starpība. Okay. Nu, iedod kādai citai meitenei iespēju. Nu, protams, jā. Jā, labi, čau. 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 Eģis. Madara. Madara. Prieks iepazīties. Prieks iepazīties. Nu, kā tu nodarbojies? Es studēju, es strādāju. Studē, ko studē? Starptautisko marketingu un reklāmu. Novienu. Un ar ko tu nodarbojies? Es repoju. Taisu muzonu. Un tā pelnu naudu pievedot šmīgi ekskluzīvi šitam bāriem. Tā labi piķojakas. Kāpēc? Tu repo? Tu vienkārši gribēji to pogu uzspiest, ne? Tev nepatīk, ka es repoju? Un tu repo un tu piegādā alkoholu un tā. Tu kāds cits Tu nedzer alkoholu? Es dzeru alkoholu, bet ne. Nu, kur problēma? Gribu paņemt apakaļ savu pogu spiedienu. Nē, taču ne. Nē. Nu, labi. Labi, mainamies. Čau. Čau. Sveiki. Sveiki. Čau, Ivars. Madara, prieks iepazīties. Ar ko tu ikdienā nodarbojies? Es mācos Jelgavā. Esmu no Daugavpils, pēc Jelgavas dēļ atbraucu. Mācos pārtikas kvalitāti un inovācijas. Ikdienā motosports, mašīnas, visas lietas. Tā. Ok. Nu, es studēju, strādāju. Par ko strādā? Apģērbveikalā. Un vēl sociālos mēdījus viņam taisa. Damn. Sveika. Sveiks. Jurģis. Madara. Prieks iepazīties. Pastāsti par savu. Studēju būvniecību, tāpat ETU. Esmu no Bauskas. Negaujos. Nav stereotips. Patīk dabā būt. Kempings. Dievien. Vienkārši. Vēl viena lieta par Jurģi, ko es jums pateicu pirms tam, ir, ka viņam nepatīk, ka meitene pēc strīda apvainojās. Pēc strīda. Tas vairāk ir tas, ka man patīk atrisināt konfliktus vienkārši kā pieaugušo veidā. Vienkārši izrunāt, kāpēc, kāda bija, nezinu, iemesls, kāpēc apvainojās, vai kurš bija, kā saka, nepareizi, vai kaut kā tā. Ok. Par vēlu. Par vēlu? Jā. Tagad jāturpina runāt? Jāturpina runāt. Labi. Ok, kāda tev dzīvē ir mērķi? Kas ir tā kā tāds ultimate goal? Vienkārši izveidot ģimeni, izveidot stabilu ģimeni, ar kuru, tā, ka bērniem vispār nav jāuztrauc par neko, lai viņi var doties uz skolu mācīties, vai kaut kādas papildus pulciņus, nezinu, aktivitātes, mierīgi to darīt, un lai viņi, kā saka, sapņo lielu. Cik tu bērnus gribi? 2 maks. Meitenes, puikas? Var abas meitenes, abas puikas var miksu. Madara, kāda ir tava mīlestības valoda? Man mīlestības valoda ir acts of service. Jā, tā kā tāda small gestures, tāda maza tāda. Kāda ir tava mīlestības valoda? Līdzīgi tā. Līdzīgi tā kā tādas mazās tās lietiņas, kas beigās, ikdienā nezinu, lapiņu iedot, vai vienkārši randomā, izdara kaut kādu smalu deitā aiziet, vai vienkārši pasaka, ok, dai nekad neemšu, vienkārši filmu pastamies, esam kopā viens ar otru tā. Ok. Un kur pieņemsim tu vēstu meiteni pirmajā deitā? Tas ir vienkārt, tas ir ļoti atšķirīgi no kādas meitenes, attiecīgi, tas viss, tas ir mans drošākais variants, ir uz kafijas. Ok. Interesants produkts, bet es bērnus negribu. Es ļoti bērnus negribu. Neko darīt. Jā. Prieks iepazīties. Prieks iepazīties. Jā. Čau. Čau.
Interesants fakts par viņu ir, ka viņam patīk pētīt vecas pamestas vietas Latvijā un arī to vēsturi. Forši. Tur arī tā kā staigā pa haunted houses un tā? Jā, es vienkārši dievinu to. Es zinu, bija kāds YouTube kanāls, kur to dara. Es daudz skatos, gan Amerikā, gan arī latviešu, man liekas, nestāstu. Visi interesantākais, kas man bijis, bija netālu no Jelgavas, bija Padomju Savienības nukleāra misāla bāze, kur pašā bāzē netikām, bet tur bija tā pilsētiņa, kur karavīri dzīvoja. Mēs tur vienos naktīs staigājām. Bišķiņ rebel, jā? Patīgi. Labi. Tu pasādi par sevi? Es šobrīd strādāju kā vizāžists un piedzēju matus un tā. Zinu, viss tāds girly things, kas tagad populāri ir. Bet jā, patīk arī bišķiņ atpūsties. Kā tev atpūšanās? Ir tā, ka ik pa laikam uz klubu aiziet un pārsvarā ar draugiem pavadīt labu laiku. Aiziet dabā, kempingā, dievinu to. Vai uz kādu māju? Pamest. Vai uz kādu māju? Tas ir tā jau nakts ir nakts. Ne, bet tas ir tāda interesanta ideja, kur aiziet. Es nekad neesmu bijusi. Es nekad nestaigāju pa pamestēm mājām. Tīri bailēm vai to, ka tur nezinu, suņi vai pēkšņi privātība, protams. Nē, pārāk smukas drēbes, es aplāstu. Teiks Jānis? Kāpēc, ne? Pārāk drēbes to humā. Es pēc strādāju H&M-ā, tagad viss ir pieejams. Atlaidīt? Protams. Bet Nora mums pateica, ka viens no viņas hobijiem ir dejot pie stieņa. Negluži hobijs, bet I like it, tā kā es gribētu arī aiziet tā kā tā profesionāli. Tas tā, ko domā par to? Es pats esmu dejojis tautdejas, tā kā jebkāda dejas es esmu tā kā pār, man patīk. Un es ticu, ka pie stieņa tur vajag nenormāli core strength. Cik es nedaudz zinu. Kājām arī vajag bišķiņas. Bet tā kā tas ir forši, ja kādam tas ir hobijs, es esmu vienkārši pār. Ja kādam tas patīk. Labi, ka Latvija bēl, viņš tā domā. I'm open to experiences. Breakdance was Magic Mike? Tas būtu letāls kombo. Grīdi tavējā. To, kad zemājies, es varu polku, galopu, visu to, trīsoli, bet breakdance vēl īsti nemāku. Labi. Apsveic, jūs esat izturējuši 3 minūtes. Apsveic. Bija baigi ātri, ne? Vispār, jā. Kā jūs jūtaties viens par otru? Jūs aiziet randiņiem? Es aiziet uz pamesto māju. Ar viņu kopā? Jā, sure. Es atradu to ko. Labrīt. Labdien. Labdien. Jā. Kā tu sauc? Romeo. Romeo. Jā. Īstais vārds. Kā vārds? Evita. Evita. Cik tev gadu? Man 19. 19. Cik tev gadu? Pilnīgi 19. Jā, man pilnīgi 19. Man daudz. Cik daudz? Ne, nav bijusies no skaita. Gan jau, nav bijusies. Varu pateikt. No 30. 30. Jā. Ko dari? Ko es daru? Jā. Ikdienā? Jā. Strādāju. Projektiem. Kādiem projektiem? Projektiem. Ūdens attīrīšanas iekārtas. Uz ārzemēm sūtam. Uz Latviju. Ko tu ikdienā nodarbojies savos 19? Mācies, strādāji? Es mācos. Apvienots. Strādāju. Es kaut ko. Strādā? Es bārā. Bārā? Par ko mācies? Ja tu strādā? Konditori. Tu labi gatavo? Nosacīt. Nosacīt? Kas par konditoru? Saldumu? Tas ir konditors, ir konditors. Saldumu, jā. Es tas vietas nezinu tik īpaši labi. Nē, es tur beigies pavārs vai ir konditors vai ko. Nē, labi, mans go-to ēdens. Tas ir vairāk no pavāra puses, bet rīsi ar vistu un karī mērci. Jā, tas labs proteīna ēdens. Tas ir mans go-to. Tas ir labs ēdens. Sako līdz proteīnu uzņemšanai. Pašlaik ne, bet tas viss bija sportists diezgan bodybuildinga jomā. Ko nodarbojies sportā? Bodybuildings, svari, sporta zāle, džims. Palīdzēja trenēt cilvēks agrāk. Tagad vairāk mašīnu nodarbojos ar mašīnas uzlabošanu, mašīnas izstādēm aizvest kaut kur tā. Pirms tam ar mašīnu, pēc mašīnas es sporta zāli gāju. Palīdzēju trenēt cilvēkus, draugiem trenējos, palīdzēju trenēt.
Nu, ēdienu neieteicu, ko ēst, bet, varēja palīdzēt. Tagad traumas nedrīkst iet. Traumas. Tieši tā. Tāpēc ar nē. Trako kaut ko? Traumas? Nu, nē, trauma bija pa mugurkauls. Kriemeļi izsist no vietas. Disku trūta, hematoma. Sorry. Kāpēc tu nospiedi pogu? Nu, tā jau kurš cilvēks, bet... Par vecu? Par vecu. Bišķi par vecu. Jā. Kāds Ir kaut kāds robežas. kur tev robeža? Kur tev novalc līniju? Atkarībā no cilvēka, bet tā plus mīnus 25. Es teiktu, ka tāds... Jā. Viņai pa to nav 20. 21. Otrā pilngadība, karoči. Nē, normāli. Es jau neko nesaku, man pilnīgi čotka. Čau. Evita. Maris, prieks iepazīties. Maris. Kā ir tev? Man ļoti labi ir, kā tev ir. Man superīgi. Kā tev patīk šeit būt? Ļoti interesanti pieredze īstenībā, bet, Jā. Pirmo reizi? Jā. Es arī. Ko es varu pajautāt? Kādu mūziku tu klausies? Tas gan svarīgi. Ļoti interesanti. Tas ir pēc tā kā garstāvokļa vairāk. Jā. Plus mīnus ikdienā ir drum and bass. Ok, tas nav slikti. Jā, un es nezinu, latviešu reps bišķiņi. Tā kā, ja tu Latviešu? kaut Ok. ko kaut man pajautāt, es noteikti nezinātu. Jā. Tā kā, tas Zini Marko? Noteikti nē. Marko Es nezinu? nē, es Ok, tāds- Viesulu tas tā kā Nu, tagad to kopā. es zinu. Nu, Viesulu, jā, nu, Viesulu es zinu. Kurš tu Viesulu nezinu? Jā, Viesuls un kas bija Viesundis Šoms. Galvenais. Galvenais, vēl albums jaunais, jā. Ķipā, Vernisāža. Vernisāža tas arī labs. Ok, Jā, so tu jā. klausies latviešu repu. Es paklausos šur tur, jā. Man vairāk patīk pašam tā kā amerikāņu angļu kaut kāds. Man patīk UK drill. Tas man vispār cepīja dažreiz paklausīties, tas nice. Arī šodien, aizvakar iznāca tas Kendrick Lamar albums jauns. Tas ļoti labs iesa. Jā. Jā. Tiešām patīk, jā. Evitei, viens no dealbreakeriem. Dealbreaker? Ir, ka, ja nepatīk džeki, kas dzīvo vēl joprojām ar vecākiem, pēc 20 gadu vecuma. Pēc 20 gadu. Es nedzīvoju ar vecākiem, ar pāriem laikam. Es vēl studēju, es mācos Rīgas dizaina mākslas vidusskolā 3. kursā. Bet tā kā dzīvo kojās vai? Es kojās, jā. Nākamajā gadā es domāju izvākties. Still kind skaitās, Tas skaidrs sketčī tev, jā? Es nezinu. Tā kā tu neesi no Rīgas? Nē, es neesmu no Rīgas. Nē, no kurienes tu esi? No Limbažiem. Limbaži? Jā, Limbažu piens, tur tajā galā. No. No kurienes tu? Es nezināšu tādu vietu par ķeipeni. Ko? Ko? Jā, ķeipeni. Ķeipene? Jā. Kurā galā tas ir? Ogres. Gals. Ogres. Ķeipene. Ogri ķeipene? Nē, nezinu. Māris vēl mums pateica vienu interesantu lietu, ka katru reizi, kad viņš atgriežas savā mājas pilsētā, viņam patīk izlikt sīkos basketbolā. Jā, tas ir skills īstenībā. Jā, Vasīna un citi vasarās, jā. Jā, vasarās atrodas Limbažiem, tā kā tur ir sīkie, ko es pazīst, jā. Un mēs ejam tur, viņiem mārka to diršās, kā basketbols tāds. Un kas ir nāks mātāt. Nu, ejam, ķip grib zaudēt ātri un tāds. Nu, tāds fun aktivitāte, ko paspēlēties. Bet jā, nē, tas tā čau. Ko tev patīk darīt? Brīvā laikā? Mūzika. Man patīk dziedāt. Fesīt? Dziedāt? Vēl neesmu tik profesionāli. Es spēlēju klaviešus. Mācos ukulele spēlēt. Ukulele, tas forši. Jā. Un, jā. Nu jā, strādāju mācos. Kur mācos? Es mācos FTRIT. Super. Kas mums tagad jādara? Respekt. Vai jūs aiziet uz randiņu? Uz randiņu? Jā. Jā, kāpēc ne pabazarēt? Jā, forši. Jā, liekas labs šūks. Jā. Nu, tā kā es skatos pēc matiem. Nu, varbūt nav tas tā kā mans tā ir tā kā, kad es ietvēs tā matiem. Bet es pašu puisis un matus var izaudzēt. Matus var izaudzēt? Jā. Ok. Un puišiem matiņu jau. Paldies, apsveicam lamātājs. Sākam, Čau. Sveiki. Man sauc Paula. Ievers. Prieks iepazīties. Nu, ko teiksi? Kas labs jāsaka? Pastāsti par sevi varbūt kaut ko. Jā, man sauc Paula, 19 gadi. Es studēju vidas zinātnes. Brīvajā laikā es nodarbojos ar ļoti daudz mākslinieciskām lietām. Es gleznoju, šoju pats savas drēbes. Un es arī spēlēju klavieres. Pastāsti par sevi. Nu, ko es varu pateikt? Nu, tā kā jā. Nodarbos ar mašīnām.
Arī, agrāk arī bija māksla savā laikā, biju zīmējis īstenībā. Ļoti smuki mācīju portretus zīmēt 9. 12. klasē. Tagad ar to nenodarbojos, arī bija influencer lietiņas. Bet ar to pabeidzu pēc 18 gadiem. Tā. Ieraudzīju, kur tā kurtka tev ar Mercedes ir? Jā, F1 Mercedes Best. Tad, kad vēl bija atļauts cigarešu kompāniju reklāmas Formula 1. Es viņu dabūju defupā par 5 eiro, kas esmu diezgan laimīga. Pīpē? Pīpē? Dažkārt. Nevarēja? Ai! Ne. Bēdīgi, labi turpināt. Ivars ir ļoti merkantīlisks cilvēks. Kādēļ? Kas tev tādu radīs? Mani, nezinu, īstenībā, dzīves apstākļi diezgan stulbi tajā ziņā, ka gribās kaut kā dzīvot labāk īstenībā. Fair enough. Ko domā par politisko situāciju pasaulē? Īstenībā neko, man tas baigi neinteresē. Tas gan stulbi. Par to ir jādomā ļoti daudz un dikti pēdējā laikā. Sveika. Sveiki, esmu Paula. Romeo. Prieks iepazīties. Jā, arī. Ja tu būtu māja, kāda māja tu būtu? Saurup māja. Saurup māja? Tas viss? Protams, Pat lokācija, neko? Lokācija? Kaut kāds siltākās zemēs pa šito zemi. Viennozīmīgi. Fair enough. Jā. Jā. Un tu? Ja jau tu man tādu jautājumu uzdod. Es būtu, nezinu, jūras malā. Kāpēc tā, Romeo? Nav mans tips. Un es domāju, arī pa jaunu. Nedaudz pa jaunu arī. Nav slikti, bet stils, zin kā, tā jākamā, es nezinu, atgādina hippie variants, kā kaut kas samlīdzīgs. Ar Formula 1 jaka. Jā, priekšmeitene varbūt tā nelabākais variants. Nepiekritīšu. Katram savu stilu, bet, protams. Labi. Nākamais izvēle. Tas Heartbreaks? Jā. Čau. Tu vismaz zini, kas ir Heartbreaks? Tā arī iepriekšā meitene arī zina. Es nezinu. Viņš ir cipā no krūtas no Ziedovies. Jā. Ko šodien vakarā dari? Es nezinu, noteikti kaut ko sadomāšu. Ko tu vakarā dari? Es eju uz koncertu. Uz kuru? Es neteikšu. Jo ir vairākie koncerti, un es negribu, lai tu mani satiec tur. Tu tā kā tāds liels klubu gājējs, jā? Nē, bet uz koncertiem, jā. Ozols? Pasaki. Kurš labāks? Tas ne tas. Kurš labāks? Nē, ir atšķirība, Kurš labāks? Jā. Ozols. Pārdauga. Vai? Nespēj pūļu. Kad man paši teiks. Kā tev iet? Superīgi. Kā tev iet? Ko dari, ko nodarbojas ikdienā? Nodarbojos ar skaistu kopšanu. Tā kā jau visas meitenes. Skaisti izstāst tev labi sanāk. Paldies. Un ko tu nodarbojies? Es repoju, piegādājuši Miku bāriem. Tu tas repers, jā. Tas repers, jā. Bet tā kā SoundCloudā vai tā kā normāls? SoundCloudā arī ir dziesmas, bet ķipa pārsvarā Spotify. YouTube'ā. Sprūs mums pateica, pirms mēs filmējam, ka viņam patīk meitenes ar lielām formām. Bet, dara arī ar mazām. Zini, kā Galvenais jau, kas te ar veselē. Var aizbraukt uz Turciju, ja tu izmaksā. Turcija? Varam aizbraukt. Kā BBL un 345 cc, kaut kas tāds. Tā, augstāk. Kādā valodā tikko runāji? Tas ir tā kā, tajos plastiskās ķirurģijas izmēros. Tu pārtaisīs manas dēļ? Nē, tā kā, izmaksās jau, ja tu izmaksātu, jā? Vēl jau tad mēs varam kaut ko sarunāt. Pīcis nav problēma. To var sadalīt. Jā, rēt par rēt. Labi pelni, jā. Es repu nepelnīju dzīvi. Es to tikai daru, jā. Hobijs, ok. Daru, jo esmu aizsvārts. Es uzskatu, ka man jāturpina. Kā savu mīļākais repers? Mīļākais repers? Sprūts ir tāds, jā. Sprūts? Sprūts. Nezinu. Nezinu. Tā kā kaut kā tāds, kas atzināt, ko tādu white girl varētu zināt.
pačkot. White girl TikToks. Kas ir? TikToks? Tā kā pasaka kaut ko tādu, ko es varētu zināt. Nu, ja tu nezini. Kādu mūziku tu klausies? Nu, es klausos krievu mūziku, Weekendu. Tā tu esi krievu tautības savu? Nē. Jā, bet tev vienkārši patīk krievu mūzika? Man patīk tas Jegors Krītslovs. Jā. Tu jau tev roku tur vajag tūt. Spiedīs tev pogu? Nē, nespiedīšu pogu. Nespiedīsi? Nē, es vēl dzirdēju kaut ko pašu, kaut ko interesantu. Kāds tev sākākais piedzīvojums? Trakākais? Jā. Visiem bija aizvēlas tagad. Vai grūti citiem tādā atbildēt? Man cik tev gadu? Tāds bišķi vieglāks jautājums. 29. Tev der tas? Cik es zinu, tev ir 20, jā? 20, jā. Būs jau? Kāds tas sajies? Liekas, ka tev galvā viss kārtībā. Man galvā viss kārtībā? Ar tev ir kārtībā? Tas jāsaka citiem. Nē, bet tu kā domā, ka tas uz 29, vai tu jūties jaunāks vai vecāks? Es jūtos jaunāks, bet, neesmu stulbs. Un mēs dabējam zaļo gaisu. Uz zaļais. Super. Apsveic, ka dabūjāt meču. Kāpēc jums liekas, jūs nenospēlējat pogu viensot? Viņam man jāiziet to Haunted House. Tev jāiziet man pastāvīgi tajās pamestījās mājās. Ir tā, ka pašai saruniet ļoti ātri un vispār laiks ātri paiet. Ideāli. Vienkārši perfekti. Jā, aiziesim uz kādu pamestā vietu. Ceru, es nebezudīšu. Nē. Jātic Dievam. Tu tā kā man ir kaklasētā vedīsim tu. Šok. Varbūt ne kaklasētā. Ko pēc uz foršu? Vienkārši. Galvenais, lai nenogrīdot kaut 7. stāvu. Man vēl nav augstumiem. Mums laikam nebūs pacienti. Ja tu modīs tik augstām telpām. Kārtībā. Izplat nedosim? Jā. Ideāli, man ir kontakti. Ok, apsveicu jūs. Svarīgi. Tā, apsveicu jūs ar pāri. Kāpēc jums liekas, jūs nenospēlējat pogu viensot? Evi, chill. Varējām parunāt bišķi. Jā, ir safe. Nav nekas, jāiepazīst vairāk, lai uzrunātu, bet jā. Iesēt otrajā randiņā. Jāstās. Var? Man nav problēma, varētu aiziet. Ok. Jā. Es piekrītu, es esmu sievietes paklasējuši. Skaidrs, jau esmu nodīts, jā. Ok. Jā. Bet jā, vēl kādi jautājumi, vai mēs te? Nē, es jūs apsveicu. Ok, paldies. Kā jūs jūtaties, kāpēc jums liekas, jūs nenospēlējat pogu viensot? Bija daudz ko parunāt, noteikti var daudz ko uzzināt par šo cilvēku. Patīk, kā viņi izstāstīja. Paldies. Brauksim uz Turciju? Brauksim uz Turciju. Par šo. Otrais randiņš tas būs? Nē, otrais randiņš restorānā, tad Turcija. Tad Turcija, jā. Tad biļets uz Turciju. Jā. Apsveicu. Jā, šitā labāk. 3. Paldies, ka skatāties. Cerams, jums patīk šis video. Un aicinu arī pieteikties uz kādu no turpmākajiem video. Izaicināt sevi, atrast mīlestību un kaut kā tā. Wow! 3, 2, 1. Garlaicība? Ne šeit! Fēniks tagad arī online!